Jā, vēl viens stāsts, par ko mani tīrie pilnīgi negaidīti. Arī veltījums tiem, kas iedomājās, ka ir labiņiem. Rokas sāpes muskulī. Un pa dzīvi, kas ir nācis līdz uzkrājies. Un aiziet tur, viņi saka, tu nejūti, ka tā roka sāpēja? Es saku, jā, zināju, tur kas tur, labā roka, tur pērli turēt, pret galdu tur un vēl kaut ko. Viņi saka, nē, atceries toreiz, tu nepaņēmi sev tas, kas tev pienācās. Es saku, bet es izdarīju labu darbu, tad investēju tālāk, tad biznesam attīstībā. Viņi saka, tev bija jāņem sev. Tu nepaņēmi. Tu izjauci harmoniju dabā. Tu biji izdarījis lielu darbu, tev bija jāņem nauda sev. Tu investēji nākotnē mistiskajā. Mēs tev devām naudu. Tu ieguldīji biznesā vai vēl kaut kur ieguldīji. Beigās tev atņem gan biznesu, gan pieliek rokas sāpes pa dzīvi, kamēr tu nekļūsi gudrāks. Ja? Un mēs te varam tēlot visi baigos labiņos. Es tik tu esi altruists un tā tālāk, ok. Tu zini, kad tev jāņem, kad tev jādod. Ja? Mēs zinām visus tos likumus. Un kad un kā rīkoties, kad ņemt un kad atlaist. Un kad... Ja? Ja gadījumā viss spēlē tev par labu un tā tālāk viss notiek. Tu vienkārši nepaņem. Un es te izdomāju, kur neesmu tā vērts cienīgs. Es cauri. Tevi gan ķermenis, gan tīrīšana. Viss uz priekšu. Esam gudri baigi. Ai.